redzi, es nonācu līdz tādam secinājumam, ka es pie sevis sāku domāt, ka cilvēki, es šodien pirms ētera paprasīju, vai jūs varat man izskaidrot, ko nozīmē kreisās partijas un ko nozīmē labējās partijas? No 10, 9 nezināju. Viņi tā teica, ka viņi tā kā filozofiski saprot, bet līdz galam nesaprot. Tātad līdz ar ko cilvēks, ja mums ir pazudis, atceries kādreiz elīt, mums sākumā bija Latviešu partijas, Krievu partijas, un tur tas kreisais, labais, tā kā viss Krievu partija bija tā kā kreisie un kaut kas tāds. Bet mēs nonākam tādā situācijā, ka mēs sākam domāt jau par ekonomiku. Un tad, kad domājam par ekonomiku, tad tas jāsaprot, ko aizstāv kreisās partijas, ko labās partijas. Es neaģitēju tagad ne par vienu. Bet man pat tā ideja ir tāda, ka es šausmīgi gribētu izveidot tādu tabulu un tādu skaidrojošo, kad cilvēkiem skaidrot, ka kreisās partijas ir loģiski, ka budžets, atsakot, nacionālais parāds pieaug, jā, tātad, bet toties viss, kas ir lielāka birokrātija, bet viss, kas ir taisnīgi pa gabaliņām katram mazliet ir labējās partijas, tā kā, tā kā... Bet Latvijas gadījumā mēs varam vispār tas dalījums, jo es šajā gadījumā, es pilnīgi varu piekrist tiem 9, kas neko nevarēja sadalīt, ja vismaz es, piemēram, tā ļoti strikti šī brīža Latvijas partijas arī nesadalīt pēc... Jā, bet tā ir tā lielākā problēma. Tātad partija vēns viņi zina, kāda viņi ir, tātad tu izskaties smuks, nesmuks, kā runā, kā izsakās, kā menedžē problēmas, kad kaut kas iziet, kaut kāda problēma, kaut kāds skandāls, kā to skandālu menedžē. Man nav vairāk nekāda atskaites punkta. Es nesaprotu, ko viņš solīs. Piemēram, viss saka, ekonomika iet slikti. Tad es ar savu to, ko es varēju, es ieurubos visā tur, lai saprastu, kas ir. Jā, mēs esam pakaļā Baltijas valstīs, bet es zinu par cik procentiem, es zinu, kur, kas, kā. Bet līdz šim ekonomika ir slikti, tas tāds filozofisks jēdziens bija. Bet mēs esam arī pēdējā vietā Eiropā un tam līdzīgi. Tātad, bet pa kuru partiju man jābalso būtu, lai ekonomikā mums ietu labāk. Bet tā viena partija, pa ko visu laiku runā par ekonomiku, es saprotu. Tā atkal skatās uz krēdi, gaida 4 gadus. Tu esi tagad pats ievēlējis un pats nezinu, kas tagad būs. Jo es joprojām nesaprotu, kāpēc mēs esam pēdējā vietā. Tas nav iespējams. Es nesaprotu, kā tas var būt. Kāpēc? Bet bet tad tu neredzi grafiku, tu neredzi priekšā kaut kādu to, un tev nav uzstādīts mērķis nebūt pēdējā vietā Eiropas Savienības 27 valstīm, kad tu izvēlies spēcīgu līderi. Tad tas sāk no alu laikmeta ienāk. Spēcīgi zina, ko grib, paskatās acīs. Jā, sakošu viņam. Bet jau tālāk nezinu, kas viņš ir, ko viņš darīja. Tāpēc ir izveidot tāds jēdziens kā partija. Un partija ir tā, kas definē uzdevumus un cīnās par to, ko viņš ir ierakstījis testu. Bet mums jau vairāk, es nevaru pateikt, kāds ir uzdevums katrai partijai. Es jau vairāk nesaprotu.